Un tas, ko jūs izdarat, jūs dzirdat, kad klients saka, paldies, es jums padošu ziņu, kad man būs nepieciešams. Ja? Un jūs tāds, ok, bet, protams, es neuzmākšos. Ja vajadzēs, tad piezvanīs. Savu esmu paveicis. Ja? Neatstājiet nekad klienta vietā, klientu domājam, ja? Vienatnē. Jo, ticat man, jūs iziesiet pa durvīm ārā vai noliksiet klausuli, diez vai viņš sēdēs un pa jums domās. Labi vēl, ja padomās. Kas ir jādara tā vietā, lai mēs tiktu pāri šim? Tātad sarunas noslēgums. Pajautājiet, kas ir tas, kas vēl rada šaubas? Kāpēc ļoti bieži pārdevēji vai projektu vadītāji neuzdod šo jautājumu? Tāpēc, ka viņi baidās saņemt iebildumu. Pārāk dārgi, tagad nav laika, man te jāpakonsultējas ar vadību, tur tie iebildumi var būt daudz un dažādi. Pajautājiet, iemīlaties iebildumos, jo ir vērtīgi tos zināt, jūs uzreiz viņus varat apstrādāt. Neatstāt tur kaut kad nākotnē, atzvanīšu, tad es jau tikšu galā. Nedarat to, jo jūs zaudējat vienkārši darīt.